Labdien! Esmu Ilze Liekniņa, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja. Jau 10 gadus un pirms tam strādāju kā Limbažu rajona pieminekļu aizsardzības inspektore. Un esmu pagodināta, paldies vadītājam, kurš man uzticēja īsi pastāstīt par reģionālo nodaļu darbu pārvaldē, un tas ir gandrīz tā kā no teorijas, kas šeit šodien izskanēja uz reālo dzīvi, uz to, kas notiek un kā mēs strādājam praksē, lai novadītu šo kultūras mantojuma aizsardzības filozofiju līdz reāliem cilvēkiem, un ar ko mēs saskaramies. Tātad uzraudzības darba veicēji mūsu valstī ir tātad visa iestāde kopumā, protams, un reģionālās nodaļas, kas kopš šī gada janvāra darbojas un pārzina valsts un reģiona nozīmes pieminekļus, bet vietējās nozīmes pieminekļi ir nodoti pašvaldību pārziņā. Bet, protams, šajā sākuma periodā mēs daudz konsultējam pašvaldības un kamēr notiek šis tieši pārējais process. Reģionālās nodaļas ir izveidotas 2008. gadā, tātad šogad ir 15 gadu jubileja, un pirms tam bija atsevišķi rajona inspektori katrā Latvijas rajonā. Tātad bija rajoni 26, 27. Kultūras pieminekļu skaits Latvijā pašlaik ir 8950, svaigākie dati no Simonas tikko. Un šis ir pieminekļu skaita sadalījums pa reģioniem. Vislielākais skaits ir Rīga un Rīgas reģions, tad ir Vidzeme, 5. daļa pieminekļi un attiecīgi Kurzeme, Latgale 17 un Zemgale 13% no šī kopējā skaita. Tātad galvenās reģionālo nodaļu funkcijas. Protams, ir pati galvenā kultūras pieminekļu saglabātības stāvokļa kontrole, kas reāli nozīmē ikdienas regulāru pieminekļu apsekošanu atbilstoši reglamentam, apsekošanas plānam. Tad ir svarīga rīcība kultūras pieminekļu apdraudējumu un postījumu gadījumos. Dažādu ierobežojumu, kas ir atzinumi varbūt un norādījumu izdošana, tas ir mēs katram īpašniekam sūtam informāciju par to, ka viņa īpašumā atrodas kultūras piemineklis un kas ir viņam jāievēro, lai izpildītu valsts noteiktos nosacījumus. Tad reģionālās nodaļas nodarbojas ar atzinumu sniegšanu. Ļoti liela procentāla daļa ir mežastrādes atzinumi, jo tie notiek kultūras pieminekļu teritorijās vai aizsardzības zonās, tas ir īpaši attiecas uz arheoloģiskajiem pieminekļiem, bet arī tāpat arhitektūrai. Tie ir arī atzinumi par darbu atbilstību pārvaldes izsniegtajām atļaujām, tie ir atzinumi par reklāmu izvietošanu, par pieminekļu uzturēšanu atbilstoši kultūras pieminekļu prasībām. Un tad vēl liela svarīga sadaļa ir tā saucamās glābšanas programmas finansējuma izlietojuma pāraudzība, kur mēs jau piedalāmies no pašiem tās sākuma izsludināšanas datumiem un sagatavojam jau prezentāciju pēc saviem ieskatiem par to, kā mūsuprāt, pēc mūsu reālās pieredzes, kuram piemineklim šis finansējums būtu vairāk nepieciešams un kurš spēs viņu labāk izmantot. Un kā pēdējā, bet tomēr es gribētu teikt, ka pat viena no svarīgākajām ir konsultācijas un komunikācija ar pieminekļu īpašniekiem, jo tas ir ārkārtīgi svarīga darba sastāvdaļa, tā ir arī pieminekļu aizsardzības popularizācija, un mums ir jābūt kā psihologiem bieži vien. Un tas ir ļoti nozīmīgi, šī funkcija. Vidzemes reģionālā nodaļa un līdzīgi vispārējās nodaļas sastāv no 5 darbiniekiem, izņemot Rīgas reģionu, kur ir lielāks darbinieku skaits attiecīgi pret pieminekļu skaitu. Tātad ir nodaļas vadītājs, galvenais valsts inspektors un ir 4 valsts inspektori. Vēl 2 nodaļās ir vecākie speciālisti. Un mūsu nodaļā 2 inspektori specializējas arhitektūrā un mākslā un 2 arheoloģijā un vēsturē. Un tas ir ļoti mūsuprāt labi, jo inspektors var padziļināt, pievērsties konkrētai tēmai un būt
vairāk profesionāls šajā jomā. Ir dzirdēts uzskats, ka inspektori jau tikai pastaigā, paskatās, kaut ko gudri parunā, bet nē, mēs esam biroja darbinieki. Lielā mērā liels darbs paiet birojā pie galda, apstrādājot apsekojumu informāciju, rakstot vēstules un sazinoties rakstiski ar īpašniekiem. Un ir tātad šajā pagājušā gada rādītāja ir tāda, ka visās reģionālajās nodaļās ir gandrīz 3000 apsakojumi. Tas ir rēķinot gandrīz 10 apsakojumi darba dienā. Tā kā mēs gaidām Edgara solīto mākslīgo intelektu, kurš aizies uz purva vidū apsakot arheoloģisku pieminekli. Un ir sagatavoti vairāk nekā 4000 nosūtāmie dokumenti, kas arī ir milzīgs skaits. Un, jā, tas arī liecina par varbūt iestādes birokrātiju, bet, no kuras mēs cenšamies izvairīties. Bet šie dokumenti ir arī ļoti svarīgi, lai gan pierādītu, gan arī būtu, kur ieskatīties, jo bieži vien sarunās daudz kas tiek pārprasts. Jā, kas te raksturo visu reģionālo nodaļu darbu? Tas ir kvalitatīvs komandas darbs, un es gribu uzsvērt tieši šīs komandas nozīmīgumu, jo pirms tam strādājot kā rajona inspektoriem bija ārkārtīgi daudz grūtāk sajust šo te kopības un misijas apziņu, bet strādājot kolektīvā tas ir daudz atbalstošāk, daudz pārliecinošāk, daudz kvalitatīvāk. Tātad to arī raksturo inspektoru kompetence, jo inspektoriem ir jābūt meistariem visās jomās. Ir jāzina gan biroja darbs, jāmāk lietvedība, jāpārzina, kā pareizi noformēt dokumentus, ir jāapzina biroja tehnika, jāmāk strādāt lietvedības sistēmās, informācijas sistēmā mantojums, ievadīt dokumentus, gan jāmāk fotografēt, jāmāk ir izmantot jaunākās tehnoloģijas, tā skaitā droni, jāvada auto un tā tālāk. Profesionalitāte arī ir svarīga, jo lai kļūtu par inspektoru, ir nepieciešama augstākā izglītība un attiecīgas prasmes. Tātad mobilitāte arī, protams, un jau atkārtojos, bet spēja komunicēt ar visdažādākiem sabiedrības pārstāvjiem un visdažādākiem īpašniekiem, sākot no fiziskām personām, ar biedrībām, ar pašvaldībām, arī valsts iestāžu pārstāvjiem. Kas tad ir tādi izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies ikdienā? Šeit zem nepietiekošas kapacitātes ir domāts mazs cilvēku skaits attiecībā pret pieminekļu skaitu. Matemātiski rēķinot uz vienu inspektoru ir vairāk nekā 300 pieminekļi, kas ir diezgan daudz, lai varētu tā pilnvērtīgi un kvalitatīvi pievērsties visiem pieminekļiem. Izaicinājums ir arī, protams, atsevišķu objektu sliktais saglabātības stāvoklis un ierobežots finansējums to atjaunošanai. Un tas attiecas gan uz privātpersonām, gan arī pašvaldībām nepietiek finansējumu. Kā mēs dzirdējām, tas ir visos laikos, un arī valsts finansējums varētu būt lielāks, jo uz to pašu glābšanas programmu pieprasītais līdzekļu apjoms ir 4 reizes lielāks nekā mēs spējam to nodrošināt. Nesakārtotās īpašuma tiesības arī ārkārtīgi apgrūtina komunikāciju ar īpašniekiem, un grūti pieejamie pieminekļi, tas nozīmē, piemēram, apsakot arheoloģiju, ir ārkārtīgi grūti, ja ir veikta mežstrāde un netiek kopti šie izcirtumi, tad tur ir tā kā džungļos. Un tad ir arī elektriskie gāni, ar ko ir saskārušies inspektori, tad purvi un pieminekļi ezera vidu un tam līdzīgi. Mums ir arī viens mūsu Vidzemes nodaļā stāsts par inspektori, kuru meklēja glābšanas dienests, jo viņa bija apmaldījusies mežā. Tas gan bija daudz gadus atpakaļ, bet tā bija. Un tātad izaicinājums ir arī spēt rast risinājumu kaut kādā apdraudējuma problēma gadījumā, spēt pārliecināt īpašniekus par kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, ka tas vispār ir svarīgi. Tātad šī sabiedrības izglītošana, tas ir liels izaicinājums.
Un kas mūs dara stiprus? Stiprus mūs dara tas, ka mēs varam iegūt kolēģu atbalstu arī augstākajā vadības līmenī, gan arī savstarpēju nodaļu līmenī. Un arī, protams, svarīgākais ir labs mikroklimats savā kolektīvā. Un ļoti svarīga ir arī savstarpējā nodaļa sadarbība un pieredzes apmaiņa, ko mēs esam pēdējā laikā arī uzsākuši, un man liekas diezgan veiksmīgi, jo tas palīdz ieraudzīt savu darbu varbūt citā reģionā, iegūt kaut kādus iedvesmas savam darbam un katrā ziņā neieslīgt tādā rutīnā. Un arī mums jau tagad gan ir diemžēl noslēgusies, bet bija arī ilgs gads sadarbība ar Igaunijas kolēģiem, kas ļauj paplašināt tādu skatu leņķi. Un tad to ir salūts un bildīte no pēdējā mūsu reģionālo nodaļu tikšanās Bauskas Pilsdrupās, kas bija ļoti veiksmīga, bet es tūlīt vēl mazliet. Un, jā, Dobeles ļoti atvainojos, uztraukums dara savu. Blūma kunga Dobele. Tā, un darbs dod gandarījumu, ja izdodas motivēt, ja tu jūti, ka tavam darbam un tam pašam darbam ar īpašniekiem, un vispār, ja tu redzi, ka pieminekļa īpašnieks aktivizējas un pamazām kāds objekts atjaunojas, un jau pieminētāja Ērmaņa Muižas kungu māja būtībā iegūst jaunu apjomu, atgūst seno veidolu. Arī Rencēna Muižas jaunā pils, tie tikai daži piemēri, kuriem varbūt mums bija tāds atbilstošs fotomateriāls, kur no pilnīgas bezcerības, un tur gan bija ļoti svarīga vienas kundzes iniciatīva, kur mums zvanīja pēc mēneša, pilnmēnesī, bet viņi panāca to, kad objekts tika ieguva īpašnieku, un varbūt tik aktīvi tas nenotiek tagad, kā bija agrāk, bet vismaz ir sakārtota vide. Un tad arī gandarījumu dod, ja tiek iekļauti jauni pieminekļi, kas ir nopelnījuši to. Šī ir Olera Muiža, kur pateicoties īpašnieku neatlaidīgam pilnas izpratnes darbam, Olera Muiža ir atzimusi, vēl nepilnībā, bet, principā, ja ņem vērā, ka viņa 2 reizes degusi, un tagad šī apbūve ir iekļauta pieminekļu sarakstā, tad ir iedzīvotāju iniciatīvas rezultātā ir iekļauti padomju laika mantojums Panno Druvienas pagasta kultūras namā. Un arī arheoloģijas jomā ir daudz jaunatklājumi, tad vēl pašlaik notiek pilskalnu iekļaušana atklāto, bet šis ir konkrēti inspektora atklāts akmens krāvuma senkapi. Tā, un darbs dod gandarījumu arī, ja ir redzams, ka valsts finansiālais atbalsts dod iespēju soli pa solim atjaunot pieminekli. Un te arī daži tādi spilgtākie piemēri, tas ir Jaunpiebalgas krogus apbūve, kura tiešām katru gadu pa drusciņai atjauno jumtu. Protams, īpašnieks pats ir ieguldījis savus līdzekļus un ļoti daudz ir izdarījis, lai šis objekts sakārtotos. Un arī Ziemera Muižas pils, kas bija arī būtībā jumts, bija tuvs tādam sabrukuma stāvoklim, arī palēnām un veidojas pat tādu radošo centru Ziemeros un arī plašākā apkaimē. Un jā, kāpēc mēs strādājam šo darbu? Kāpēc mēs esam šeit tik daudzus gadus? Daudzi no mums. Tāpēc, ka tieši pieminekļi ir tie, kas iedvesmo katrs ar savu stāstu un to vērtību, ar to, ka mums, kā inspektoriem, ir iespēja pabūt vietās un redzēt to, kas citiem nav pieejams un kur mēs nevarētu iekļūt. Un ar to, ka katra diena ir citādāka, nav 2 vienādu dienu. Un te nav ierakstīts, bet ko es sēžot vēl sapratu, tā ir tā misijas apziņa, ka tu vari kaut ko ietekmēt un veicināt pieminekļu un kultūras mantojumu saglabāšanu. Un tas ir tas gandarījums, par ko jau šodien šeit tika runāts. Tā kā saudzēsim kopā mūsu kultūras mantojumu, un lai ir salūts, un lai kopā mums visiem tas arī izdodas.